Daugavpils Universitātes ziņas. Pīkdiņ 15. martā Reigā notika Eiropas pilsoņu goda atklāšanas svinīgs pasākums, kurā tika nominēti 7 labas gribas viesnīki Latvijā. Tie ir sabiedrībā cīnējami zināmi cilvēki, kuri apzinājuši līdzdarboties sniegt savu atbalstu Eiropas goda aktivitātēs ar mērķi veicinot ar Eiropas Savienību ja Eiropas pilsonību saistīto jautājumu aktualizēšanu ja Eiropas pilsoņu godam izvirzēto mērķu sasniegšanu Latvijā 2013. gadā. Nominēto labas gribas viesnīku vidā ir arī Daugavpils Universitātes rektors akadēmiķis Arvīds Barševskis. Svinīgajā ceremonijā apzīmotīs brīvprātīgi līdzdarboties sniegt savu atbalstu kā labas gribas viesnīks Eiropas goda aktivitātēs. Daugavpils Universitātes rektors sajāma labas gribas viesnīka mandātu, kuru parakstījuši kultūras ministre Žanete Jaunzeme Grende ja Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Steinbuka. Aicinoti izaklausīt visi, kam interesēja muzika i mākslas menedžments. Itos nedēļas sastdiņā 23. martā Daugavpils Universitātei pirmo reizi notiks izavingrinošanos sastdiņa Byusim pazīstami. Te ir brīnīga iespēja īvingrinot balsu i izkustinot pirkstus dažādu klasiskos, populāros i džeza muzikas instrumentu spēļā. Tīkoties ar universitātes studentiem un docētojiem, ik viens interesants varēs ne tikai pamēģinot spēlēties gitāras, bungom, klavīram, sintezatorim un citiem muzikas instrumentiem, bet arī iesaistīt diskusijos par problēmām ir risinājumiem muzikas kultūras dzīvei. Kā izdalītu izavingrinošanos sastdiņā, interesanti tiek aicinoti iepriekš dazateikt pa telefonu 654 244 79 vai arī pa e-pastu mmf@du.lv. Nokušos izavingrinošanos sastdiņas notiks 20. aprīlī un 11. maijā. Lai iepazīstinātu bērnus ar Zviedrijas kultūru, literatūru un kino, paplašinātu bērnu zināšanas par zviedru rakstnieces Astrīdas Lindgrēnes daļradi, kā arī rosinātu bērnus strādāt radoši, Daugavpils Universitāte ir izsludinājusi pieteikšanos dažādos konkursos. Tie ir gan zīmējumu konkursi, gan radošo darbu konkursi ar nosaukumiem Karlsons Daugavpilī, kuros aicinoti piedalīt pirmsskolas, sākumskolas un pamatskolas vecuma bērni. Konkursa darbu izsniegšanas termiņā ir 11. aprīlis. Papildus informācija par visiem konkursiem atrodama Daugavpils Universitātes mājaslapā www.du.lv. Pēc CBM industriāla valdes priekšsēdētāja Daugavpils Universitātes absolventa Sergeja Kumeiska iniciatīvas ir izsludināts biznesa ideju konkurss studentiem Esi uzņēmējs 2013, ko organizēja Daugavpils Universitāte un Daugavpils kompānija Dauver Group. Konkursa ietvaros ik viens Daugavpils Universitātes un citu Latvijas izglītības iestāžu studijušīs tika aicināts izsniegt savu ideju par uzņēmuma izveidi, kuras pamatā ir jaunu tehnoloģiju attīstība un inovācija. Konkurss tika organizēts 2 kārtos. Pirmo kārtu noteikti līdz 1. aprīļam, kad konkursa dalībnieki izsniedz savas biznesa idejas. Pēc izsniegto darbu izvērtēšanas tika noteikti dalībnieki konkursa 2. kārtai, kad būs jāizsniedz biznesa plāns. Konkursa uzvarētāji un balvu ieguvēji tiks apbalvoti ar diplomiem, naudas balvam un citam vērtīgam balvam, kā arī ar speciālu balvam. Lai sekmētu skolu jaunatnes interesi par Latvijas un pasaules kultūras dzīves norisam, sasniegumiem un tendencēm muzikā un mākslas menedžmentā, jau 2. gadu pēc kārtas Daugavpils Universitātei tika organizēts skolu jaunatnes jaunradis darbu konkurss, kurā aicinoti piedalīt 10. līdz 12. klašu skolāni, muzikas un mākslas vidusskolu vecāko kursu audziekņi. Kā piedalītu konkursā 9. gada 3. aprīļam iz e-pastu mmf@du.lv, jo nosūta aizpildīta konkursa dalībnieka pieteikuma forma, kas atrodama Universitātes mājaslapā. Konkurss notiks 9. aprīlī. To dalībniekiem būs jāveic 2 uzdevumi. Mākslinieciskais solo priekšnesums atbilstoši specializācijai un jāpiedala prāta bankā. Tas ir jāatbild iz oķīgiem jautājumiem. Arī tomēr citam Daugavpils Universitātes aktualitātēm var izapazīt Universitātes mājaslapā www.du.lv.
Daugavpils Universitātes ziņas tapa sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedrisko attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.